Labvakar, esiet sveicināti. LTV 7 sporta studija. Ierastā vieta, neierasts laiks, bet iemesls tam ir gana svarīgs. Mēs esam gana nopietnā un patīkamā kompānijā. Šovakar sporta studija nedaudz savādākā izskatā, kopā ar ļoti daudz ļaudīm, un to vidū arī 3 pavisam īpaši cilvēki. Sandis Ozoliņš, jau Rīgā, jau līgums parakstīts. Normunds Sējējs, Dinamo Rīga kluba ģenerālmenedžeris un, protams, Julijus Šuplers, Dinamo Rīga komandas galvenais treneris. Šodien kopā ar mani arī šeit studijā Armands Tripāns, mūsu hokeja komandas viens no televīzijas hokeja komandas viens no svarīgākajiem spēlētājiem, un viņa pārziņā būs tie cilvēki, kas šodien droši vien šeit studijā uzdos ļoti daudz jautājumus. Jā, tieši tā, man jau aiz muguras ir sasēdušies gana daudz Latvijas lielāko mēdīju pārstāvi, un viņi tāpat ir ieinteresēti, tāpat kā arī jūs, uzdot Sandim Ozoliņam jautājumus, un arī jums būs tāda iespēja zvanot šeit uz speciālu raidījumu sporta studijai, bet tas pēc maza brītiņa, jo mums ir, daudz tas notikums jāsāk. Tieši tā, un pirms laižam vaļā atskatāmies, kā šodien notika līguma parakstīšana, es gribētu uzjautāt mūsu viesiem tomēr. Vispirms tā kārtīgi sasveicināt viņus. Sveiki, vīri! Latvijā arī. Un arī treneris ir Latvijā pēc ilgāk vasaras brīvdienām. Tas, ko es gribu jautāt, cik ilgs laiks ir pagājis kopš runām, kad vispār bija gaisā tā dzirkstele, tika pašķilta Sandis Ozoliņš un Rīgas Dinamo atkal. Sandis un Normunds. Es īsti datumu neatceros, bet tā liekas kaut kur māja vidū. Mēs ar Normundu runājām. Zini, kad mēs te vienreiz tieši kaut kad domājām, tas bija tā, kad Irbem pasniedz to ordeni, jo viņš nevarēja komentēt to pasaules čempionātu spēli. Un man pieaicināja, un es Armandam Pučam saku, klausies, uzrakst Sančam īziņu, lai viņš man atsūta mailu kaut ko, es gribu viņam kaut ko pajautāt. Bet toreiz man nebija tāda doma par to, kad Sančs pierunāts spēlēt. Tur bija citas lietas. Pirmā reakcija, Sandi, tev saņemot kādu tādu mājienu? Pārsteigums. Pārsteigums, es tā apskatījos. Es uzreiz Normundam atrakstīju atpakaļ, ka es tādu lēmumu pagaidām nevaru pieņemt, ka man vajadzīgs laiks ir. Un, ja man tas bija pārsteigums, kad es pateicu savai sievai par šādu sarunu, tad viņi skatījās, ka laikam es pavisam jau sajūtas prātā. Tad sācis kaut kādas tādas muļķības runāt. Тише так, тренер, когда вы узнали первый раз, что есть такой план постараться как-то в команду влить? Ну, честно скажу, это уже было давно, но где-то 2-3 недельки назад я был очень рад, когда это уже было реально, что Сандис придет на команду. Мне очень это понравилось, и команду, я думаю, что он нас усилит, поможет в этом плане и подскажет. Его опыт, это очень высоко оцениваем. Tātad pāris vārdos treneru Šuplera teiktais. Viņš faktu, ka Sandis varētu spēlēt komandā, uzzinājis pirms 2-3 nedēļām, un to, ka viņš ir kopā šobrīd jau ar komandu, šo faktu viņš vērtē ļoti augstu un ir pārliecināts, ka viņa pieredze palīdzēs Rīgas Dinamo nākamajā sezonā. Tā, šobrīd esam nonākuši līdz brīdim, kad varam atskatīties arī šīs dienas notikumos, kad beidzot tika likti arī parakstu uz svarīgiem papīriem. Давай, эмоционально. Ну, аплausi, ne? Aplausi, jā, droši vien. Kas ir noticis? Es vienkārši un apbrīnoju Sandu Ozoliņu zināmā mērā pat tādu cilvēcisku varonību, jo pēc 20 gadiem atgriezties, teiksim, nebūdams sporta slavas zenītā, bet būdams jau ar daudziem ordeņiem, nopelniem un tituliem apveltīts. Un kad cilvēkam gribās varbūt vairāk veltīt brīvam laikam, atpūtai un kaut kam citam vēl, viņš tomēr spēja mobilizēties un šai brīdī ir atkal atgriezies ļoti augstā virsotnē, un no kuras mēs daudz prasīsim, daudz gaidām, bet tai pašā laikā mēs cilvēciski arī saprotam, cik tas būs sarežģīti un grūti viņam. Par Sandu Ozoliņu es gribēju pateikt tā sekojošo, kad es jau sen gribu, lai tā mūsu Rīgas Dinamo būtu pēc iespējas latviskā komanda. Un es darīšu visu, lai tas tā arī būtu. Mums visās dzīves jomās ir savu līderi, sportā arī ir, un Sandis Ozoliņš ieņem speciālo vietu šajā sarakstā.
Un es domāju, ka šī sezona būs tam arī apstiprinājums. Ja nē, tad nākošā sezona būs apstiprinājums tam. Ja nē, tad aiznākošā sezona būs tam apstiprinājums. Ja Sandim izdosies palīdzēt mums tik tālu, ka mēs uzvarēsim KHL, nu tad es domāju, mēs būsim ne tikai iegājuši vēsturiski, kaut kādā izdarījuši daudz vēstures ziņā, bet arī tiešām tas būs lielākais hokeja sasniegums, kāds vien varētu principā būt. Tā kā paldies jums visiem un Sandim, lai veicās, un mēs visi izdarīsim, lai tas tā būtu. Paldies! Paldies! Esam atpakaļ tiešraidē kopā ar Sandu Ozoliņu, Normundu Cējēju, Juliju Šupleru un arī daudziem mēdīju pārstāvjiem. Šajā līguma parakstīšanas brīdī diezgan skaļi vārdi izskanēja. Un tā ir skaitā to, ka, ja Sandim viss nesnāks pirmajā sezonā, tad būs arī otrā, trešā un nezinu vēl cik. Kāda ir tava paša reakcija uz tādiem akcionāru plāniem uz tavu dalību komandā? Personīgi no sākuma man ir uzdevums labi sagatavoties šī sezonai un labi nospēlēt šī sezonā, un tad jau mēs runāsim par nākotni. Būsim reālisti. Man arī nav vairāk tie jaunie gadi. Es tomēr esmu jau savas karjeras norietā, un kaut kādas tādas ilgākas plānas es netaisos kaut ko plānot. Un tad, teiksim, tas pagaidām es zinu savu konkrētus mērķus uz šo brīdi. 2 nedēļas, 4 nedēļu plānu, 6 nedēļu plānu, un tad sagatavoties sezonai būtu ļoti galvenais. Klubu akcionāriem pēc teiktā diezgan ambiciozi plāni. Ko par to saka klubu ģenerālmenedžeris un vai čempionu tituls un tādas sapņu pīles ir kādā tuvākā nākotnē arī iespējams arī Dinamo nometnē? Kāpēc ne? Uzdevumi vienmēr jāstāda augstu. Ja augstāk uzdevumi, tad arī kaut ko sasniedz. Jācīnās. Pagājušajā sezonā parādīja, ka spēlēt varam ar jebkuru pretinieku. Jāspēlē. Jāspēlē, papildinājums mums ir, спелаем. Не знаю, тренер ли понял, что говорили политические акционеры, но насчет чемпионства КХЛ такую цель ставить сейчас и в каком будущем? Чтобы и чемпионом стать. Смотрите, это в спорте все возможно, но на это надо смотреть, что реальность такая, что команды очень-очень сильные. На высоком уровне, мастеровитые очень. Усилили все команды. И просто добиться, чтобы какой-то металл завоевать. И это очень-очень тяжело. Но желательно, прежде всего, не то, что металл, а порадовать вас, всех зрителей, болельщиков, чтобы привлекать в нашу арену и на выезде. И это самый главный цель. И дать шанс молодым, чтобы они немножко потянут. Tieši tā, pāris vārdos treneru teiktais. Skaidrs, ka jebkurai komandai ir jātiecās uz augstiem mērķiem, un varbūt nevienmēr tās pašas medaļas ir tas pats svarīgākais, bet tās emocijas, ko ar uzvarām atsevišķās arī dažkārt tikai spēlēs komanda spēja dot, un to mēs arī pagājušo sezonu, man liekas, ļoti labi arī visi izbaudījām tās pozitīvās emocijas. Pirms, es domāju, mēs ķeramies pie jautājumiem no žurnālistu puses. Man liekas, ka Normunds Cējējs varētu ietērpt Sandu Ozoliņu atbilstoši Dinamo krāsām. Tas brīdis varētu būt pienācis. Viens no jautājumiem Sandim bija, teiksim, tāds, kāds man būs numurs? Es saku, kādu tu gribi? Viņš tā, es saku, visi, sākot ar 6., 24. un 8. visi pagaidām ir rezervēti, ja? Bet Sandis izvēlējās droši vien ierastāko. Ja? Okay. Paldies, Nu jā, laikam jau vilks. Vilksim mugurā. Es domāju, ka vismaz varam piemērīt to kreklu. Laikam jāvilk mugurā. Kāds ir pēc izmēra? Ties gan redzēju jau treniņā, man liekas, jau pamēģināju. Vismaz treniņa krekls tika paprolēts bija. Ledus arī gana gluds un... Labi darbs. Vēl mēs. Arī labi, jā. Vēl iekšā lien, gan bez bruņām, gan tā kā viss ir kārtībā. Pāris bildes piemiņē no fotografu puses, kas mums arī šeit studijā ir kuplā skaitā, un mēs laižam vaļā video, atskatāmies uz Sandas spožākajām epizodēm NHL karjerā. Pēc tam būsim atpakaļ gan ar skatītāju jautājumiem, gan arī no mēdīju puses noteikti.